Esiet sveicināti! Šajā video Latvijas rallija čempionāta filmēšanas komanda ir devusies uz Gulbeni, kur jau tradicionāli tiek dots starts vienam no senākajiem autosporta pasākumiem Latvijā. Rallijs Sarma mūsu mājās notiek jau 50. reizi. Daudzi no šo sacensību dalībniekiem ir burtiski izauguši kopā ar šo pasākumu. Kāds atceras to no bērnības, kad ralliju apmeklējis kā skatītājs, kāds jau te 30 gadus tajā ir bijis dalībnieku pulkā. Pirmais rallijs man Gulbenē bija rallijā Gulbis 91. gadā un rallijs Sārmā 92. gadā. Kā skatītājs es noteikti ļoti sen, kādi 7 gadu vecumā tas varētu būt, kādi 2000. gadi, bet pats personīgi, ja nekļūdos, pirmo reizi braucu 11. gadā, šitā varētu būt kāda 8. 7. reize. Tad, kad es biju vēl, varētu teikt tā, ka skrēju zem galdiem, tādā vecumā, manuprāt, ka vecākiem braucām un skatījāmies un salām un cerēju visu laiku, ka varbūt kādreiz būs iespēja pašam startēt sacensībās. Protams, jubilejas Sarma ļoti patīk vienmēr šis formāts, ļoti kompakti, nav pauzes. Jā, es esmu bijis īstenībā rallijā tā kā fans vairāk ventos gadus, no 11 gadiem un to sākumēs, es domāju, ka katru gadu skatījies tā kā un no malas vairāk vai mazāk un, protams, prieks braukt tā kā vienā klasē tādu kā Emīla ar Varīti, kas ir jau daudz tās sagmas braukuši. Rallijs Sarma un rallijs Gulbis un Gulbenes organizatori. Tie bija tie cilvēki, kas izglāba Latvijā ralliju. Agrāk bija tā, ka čempionātā bija 2 posmi. Viens bija Gulbis un otrs bija Sarma, jā. Vēl jau vairāk īpašu šo ralliju padara fakts, ka visu šo laiku tā organizatoru komandas kodols ir bijis nemainīgs. Kopš pirmajām sacensībām to rīkošana ir bijusi Vilhelma Sniedzāna rokās. Gadiem ejot viņam pievienojās arī viņa dēls Jānis, kurš kopš pagājušā gadsimta 90. ir neatņemama rallijas Sarma komandas sastāvdaļa. Droši vien milzīga daļa tavas dzīves ir bijusi tomēr. Liela daļa, jā. Drusku vairāk kā puse. Jā, nepatīk, tad jau to darbu, pirmkārt neviens nedarītu. Darām jau to darbu, kad ir pašam tuvāks sirdī un varam izdarīt arī atbilstoši tam prasībām kaut cik. Jā, es domāju, ka esam turējušies virs ūdens visu laiku un arī tagad turpināsim. Šajā jubilejas gadā Sniedzānu ģimene dalībniekiem bija sarūpējusi visnotaļ interesantu sacensību trasi. Šķietami kompaktajā konceptā ietilpa 3 unikāli ātrumposmi, katrs no tiem aptuveni 15 km garš, kuri sportistiem bija jāveic 2 reizes. Un tumainā ziema bija parūpējusies par diezgan atšķirīgu ceļa segumu. Vietām trasi klāja tīrs ledus, vietām sasalusi grants un sniegs. Jau no pirmajiem ātrumposmiem galvenās cīņas par līderpozīcijām izvērsās starp Blūmu, Sirmaci, Ķikustu, Ķenavu un Vorobjovu. Šis piecinieks finišu sasniedza 13 sekundžu robežās. Diemžēl tehniskas ķibeles dēļ pirmais no šī klubiņa izkrīt Ralfs Sirmacis. Puses defekts viņam liedz braukt maksimālā ātrumā, tomēr cīņu viņš turpina. Teiksim tā, gandarījums par braukšanu nav īsti bijis, jo servis parkā atrisinājām puses defekts un nomainījām, uzlikām citu pusesi, bet laikam tie kilometri, ko nobraucām bez tās vienas puses, tāpat bija pārāk daudz un ir arī kaut kādā reduktorā kaut kāda problēma, jo ir nežēlīgākā vibrācija un ir tāda sajūta, ka tā reduktors ķīlēt un mašīna negrib īsti skriet tā, kā viņai vajadzētu. Jau pēc brīža krietni lielākas likstas dēļ no sacensībām ārā ir arī Niks Ķenavs. Tehniska defekta dēļ viņš piedzīvo smagu avāriju, pēc kuras abi ar stūrmani Andi Veinbergu tiek nogādāti slimnīcā, lai veiktu dažādas pārbaudes. Paldies Dievam, viss beidzās daudz maz labi. Cietuši, kā saka, ir tikai bleķi. Un jau mirklī, kad skatāties šo video, Miks ir mājās. Un, kā viņš pats saka, krāj spēkus, atpūšas un nekur netaisās pazust no Latvijas rallija kartes.
Tikmēr Emīls Blūms un Jānis Vorobjovs turpina kāpināt tempu, un tā vien šķiet, ka pārējiem sacensību dalībniekiem viņi būs neaizsniedzami. Pirmajā ātrumposmā bija neliela kļūda. Vienā no krustējumiem brauc taisni. Uz uzņem vairāk laika pazaudēja nekā vajadzēja būt. Un tad visu, diezgan labi nobrauc otro ātrumposmu, trešo ātrumposmu arī neslikti nobrauc. Tur bija kaut kāds kļūdas, nezinu. Jā, ļoti nepaveicās Ralfiņam, jo Ralfiņu tur dabūja gan otrajā, gan trešajā ātrumposmā viņu apdzīt. Viņš centās un visu darīja, lai palaist garām, bet tas puteklis man uzņņi stāvēja tā, ka tu neredz bremzēšanas līnijas un dabūt un uzņņi ātrāk bremzēties, kā zaudēja nedaudz laika, bet viss kopumā ļoti labi un forši un tā. Par patīkamu pārsteigumu Rallija Sārma dalībnieku sarakstā bija parūpējies kādreiz Latvijas rallija trasēs nenoturamais Dans Leščs. Pēc milzīgas pauzes viņš ir atpakaļ, un šajā rallijā varējām viņu vērot pie BMW 323 stūres. Sacensību finišā viņš LRC 6 klases ieskaitē ierindojās 2. vietā, piekāpjoties igauņu sportistam Markum Tammojam ar BMW M3. Viņa uzņemtais temps bija tāds, ka sacensību kopvērtējumā ar klasiskās piedziņas auto viņš pamanījās finišē top 6. Es braucu pēdējo reizi, es nemaldos 17. gadā ar ziemu. Pēc tam tiešām nevienu reizi neesmu braucis ar zāģiem. Un es to tikai sapratu, tagad, kad es precīzi 2 reizes pa ātri bremzēju. Es nobremzēju, teicu, labi, vēl paripošu, ripoju, tagad jābremzē. Tādēļ iekšā līkumā es domāju, ka kāds 20% es varētu pielikt pie ātruma, ja es vienkārši normāli brauktu tā kā vajadzētu. Atgriežoties pie cīņām par Rallija Sārma zeltu, pirms sacensību noslēdzošā posmā vēl neviens nevarēja atbildēt uz jautājumu, kurš būs pirmais. Pirmajā vietā ar 8 sekundžu pārsvaru atradās Emīls Blūms, bet turpat uz papēžiem viņam mīna Jānis Vorobjovs, kurš šajā rallijā jau bija uzvarējis 3 no 5 ātrumposmiem. Arī 6. posma 1 kilometros viņš ir ātrs, bet tad riteņa diska defekta dēļ temps jāsamazina. Jānis finišu sasniedz uz 3 ratiem. Tomēr, neskatoties uz to, dienas laikā iekrātais pārsvars pār sekotājiem ļauj viņam saglabāt 2. vietu LRC 5 klases ieskaitē, kā arī rallija kopvērtējumā. Zelta globus par lielāko drāmu šodien tiek režisoram Jānim Vorobjovam un pēdējiem ātrumposmam. Jā, tā sanāca, diemžēl, bet nezinu, kurā vietā, jo vienkārši salūza disks un salūza vienā tādā labajā sasaistē. Un nezinu, kāpēc. Jā, tur vienkārši palika tukša riepa un no diska palika tie ārējā kantīte pāri, jā. Un tā. Bet es uzskatu to, ka mēs tā ļoti labi uzbraucām. Neskatoties to, kā mums gāja. Mums ir lēnā veidā 2. gonga pēc kāds progress. Spējām tur pabraukt līdz ar klases līderiem un arī čempionāta līderiem. Tā kā viss ir kārtībā. Pirms katra ātrumposma ir kaut kāds zināms stress, bet mums gāja Raibijā uz 2. apli. Nezinu, kāpēc neuzlikām visas 4 jaunas riepas. Un mašīnai starpas diferenciāls sāka pieteikt savu beigu stāvokli. Un jau pirms pēdējā ātrumposmā varēja just, ka nevar mašīnu īsti sastūrēt. Un tad pirms beidzamā ātrumposma bija tā, kad virsot 4. viņš tikai izspolē. Kad nevajadzētu viņam izslīdēt. Un tad beidzamā ātrumposma brauc un mašīna ik pa brīdim bija stipra vibrācija. Bija grūti iesturēt dažos līkumos, bet, laikam, citiem kaut kas cits atgadījās. Bet tāds ir rallijs un forši, kad šajā 50 gadu vēsturiskajā rallijā esam uzvarējuši. So at the end of the day you are in a top 3. Dienas beigās esi finišējis top 3. Kā jūties? Tas patiešām mums bija pamatīgs pārsteigums. Šīs ir pirmās sacensības ar jaunu auto un arī kopā ar stūrmani līdz šim neesam startējuši. Kā tev patīk Gulbenes ātrumposmi? Sārma kā tāda man ļoti patīk. Esmu startējis šeit 3 reizes un vienmēr man ir bijis patiesas prieks šeit piedalīties. Ir baigais prieks, protams, esam finišā un viss ir izdevies.
Bet beigās mazliet veiksmīt no mums tā kā, trusciņi nogriezās. Bet tas ir sports un tas ir forši un tas ir tās sajūtas, ko mēs te braucam meklēt. Sportā vajag šādas emocijas un tā skaistā cīņa un, kad tu vinnē vai zaudē ar 2 simtaļām. Forši, tas ir tā kā visu dienas garumā, tas uztur adrenalīnu, uztur to prieku un, kāds bija labāks pa manīm. Tāda lūk bija šī rallija 50. jubileja. Pagaidām viss, bet jau pēc pāris dienām būsim atpakaļ, lai jums pastāstītu, kurš rallijā Sarma bija ātrākais rallija sprinta un vēsturisko rallija automobiļu ieskaitē.